lienīt. Katra mamma un tētis visu mūžu garumā tic un gaida un grib to savu bērniņu izaudzināt, tādu perfekto, protams. Vislabāko, visskaistāko, visgudrāko, tā, bet laikam ejot, tad tu saproti to, ka kaut kad jau ik pa laikam kaut kas arī varbūt pamana kaut kādas lietas savā bērniņā, varbūt, ko tu biji izsapņojis, sacerējis, bet, viņam tur ir kaut kādas uzvedības tādas epizodes, kuras par tādām tu nebija domājis. Bet ļoti svarīgi ir veidot droši vien šīs vērtīgās attiecības. Un tas ir viens no jautājumiem, ko ir vecāki jautājuši. Tad kā mammai un tētim veidot šīs pozitīvās attiecības, cik tas ir svarīgi, lai šis lielais izsapņotais sapnis par šo mūsu perfekto bērnu patiešām izdotos. Jā, vecāku un bērnu attiecības ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, jo tas, kādi mēs izaugam, nav atkarīgs tikai no vecāku un bērnu attiecībām. Protams, tur ir ļoti daudz citu faktoru, bet vecāku un bērnu attiecības būs tas pamats, kas veidos to, kādi mēs izaugsim. Un ja tās attiecības ir pozitīvas, tad ir lielāka iespēja, ka mēs būsim izturīgāki pret dzīves triecieniem, pret kaut kādām situācijām, kurās mēs nezinām, ko iesākt. Un ja tās attiecības nebūs tik labas bijušas, tad, protams, cilvēki ir daudz ievainojamāki un ir grūtāk ar ikdienu, ir grūtāk ar kaut kādiem notikumiem. Un tad, kad es strādāju ar vecākiem, es parasti jautāju, kādu jūs gribat redzēt savu bērnu pieaugušu. Un tad, gribās teikt, 90% min vārdu laimīgs. Gribu, lai bērns ir laimīgs, un laimīgs nozīmē, ka es varu būt apmierināts ar sevi, apmierināts ar pasauli, justies droši, un ja man nav šī drošā pamata ar vecākiem, tad ir ļoti, ļoti jāstrādā ar sevi, lai vispār to izveidotu. Kas ir tas drošais pamats? Drošais pamats, kā es teicu, ir tā sajūta, ka es jūtos labi savā ķermenī, es spēju sevi mīlēt un varbūt negraust par katru kaut kādu sīkumu. Es varu justies droši ar citiem cilvēkiem un veidot attiecības ar citiem cilvēkiem brīvi, bez bailēm, bez kaut kādiem aizspriedumiem vai tādām, kas mūs satur un rezervē. Tas ir justies droši pasaulē, ka man tomēr ir pārliecība, ka pasaule ir tāda laba un skaista vieta, nevis tikai moku kambars, kur mēs esam atnākuši paciesties 70 gadus un tad atbrīvoties no dzīves. Ja? Tā drošība ir tas pamats, kas ļauj mums justies laimīgiem. Un tas ir tas, ko vecāki ieliek šūpulīšam bērnam. Ja? Šī pirmā, pats svarīgākā ir šī drošība, ja? Šīs attiecības. Jā, jo bērns jau nav tikai objekts, kuram ir jāiedod ēst, dzert, apsekt un tā tālāk. Bērnam ir ļoti daudz arī, mums visiem, arī mums ir emocionālās vajadzības. Mums vajag, lai kāds mūs samīļo, lai kāds mūs mierina, lai ir kāds, kurš mūsos klausās, kurš pieņem, ja es esmu dusmīga, kad kāds pieņem, tu vari būt dusmīga. No tā pasaule nebeigsies, ka tu dusmosies. Vai, ka tu skumsti un raudi, kā bērns, un ka tev pasaka, šī ir skumīga lieta, nevis pasaka, tu beidz čīkstēt, saņemies un davai, ejam un daram, vai beidz dusmoties, tad nav par ko dusmoties. Nereti vecākiem liekas, ka laimīgs bērns būs tad, ja būs, tāda pāraprūpe, tāds jauns vārdiņš ir arī nācis, kad mēs cenšamies tiem bērniem dot, varbūt arī tāpēc, ka man nebija un ne tikai tāpēc, bet arī tā pāraprūpe, nemitīgā. Rociņas nomazgāja, tu nomazgā vēl vienreiz rociņas, tu aizies dar to, un tad bērnam ir jau kaut kāds 9-10 gadu. Viņš saka, mamī, bet kāpēc man visu laiku to atgādina? Mamma ir kaut kur, man gribētos teikt, iesprūdus kaut kādās pati lamatās, kur ir šī pāraprūpe, bet atkal. Mamma grib, lai bērns ir laimīgs, un pasargājot viņu no inficēšanos ar kaut kādām slimībām,
viņi tomēr drillē visu laiku, vai ne, šos te jautājumus. Un tas, manuprāt, bērnam rada jau tādu stresa un uztraukumu stāvokli, vai tas ir pareizi, un kur ir tās pāraprūpas rūpes robežas, kur mēs pārkāpjam. Nu, tā kā tu stāsti, tas izklausās pēc tādas ļoti trauksmainas māmas, kura ļoti, ļoti grib pasargāt bērniņu no visa. Un tad, kad iet runa par rūpēm par bērnu, viens ir, protams, aprūpēt un apmierināt viņa vajadzības, bet vienmēr ir tik ļoti svarīgi paturēt prātā to, ka tam bērnam ir jāizaug. Viņam būs kaut kad jādzīvo vienam, un viņam ir, mēs to nevaram izdarīt, ja mēs tikai viņu nodrošinam ar pozitīvām dzīves pieredzēm. Ja? Kā ir bieži vien pie pāraprūpas, kad es visu izdarīšu tavā vietā, es palikšu spilventiņu, lai tev nesāp celīšas, visu. Un tas ir tikai aiz mīlestības un tikai aiz tādām rūpēm un laba gribēšanas. Bet kas notiek ar bērnu? Viņš nevar, tāpat kā mēs trenējamies svaru zālē, muskuļus trenējam. Tu cilā svaru, un tikai tajā brīdī, kad tas muskulis paliek jau tāds noguris, tikai tajā brīdī notiek īstais treniņš. Un tas nav patīkami, varbūt kādam ir, bet kādam nav, vai ne? Bet tad notiek īstais treniņš. Tieši tāpat ir dzīvē. Ja bērnam visu laiku ir tikai pozitīvās pieredzes, viņš nespēja uztrenēt to, kā es tikšu galā, kad man būs negatīva pieredze. Vai ja bērns, viņam viss tiks nodrošināts tik perfekti, ka viņam nekad nebūs jāraud, agrāk vai vēlāk dzīvē pienāks brīdis, kur viņam ir jāraud, kur viņam ir jāstiekas ar zaudējumu, ar neizdošanos, ar kaut kādām negatīvām lietām. Un ja viņam nav šīs prasmes, tad tā māmītes laba gribēšana pasargāt viņu no visu patiesībā izdara viņam tādu lāču pakalpojumu uz otru pusi, ka viņš nevarēs tikt galā ar dzīves grūtībām. Un tāpēc, ir ļoti mammai jāsako līdzi, kas ir tas, kāpēc man vajag to bērniņu tik ļoti pāraprūpēt, kāpēc es nevaru viņu palaist, kāpēc man ir baili, droši vien vai viņu zaudēt, vai ka ar viņu kaut kas var notikt, bet bērni ir tūšīgi bērni, viņi tiek ar ļoti daudzām lietām galā, ja mēs dodam viņiem iespēju. Jā, un ticam viņam, un ļaujam viņam kļūdīties paši. Un patiesībā, kā tu saki, ticam viņam, jo šī te māmas visu laiku trauksme par viņu, vai tu varēsi. Bērns jau sāk pats to dzirdēt sevi iekšā, vai ne? Nē, es droši vien, ka nevarēšu. Māma satraucas par mani, tā tad kaut kas ar mani īsti kārtībā nav. Un lai es viņu nesāpinātu, es labāk nedarīšu. Tāds variants arī pastāv, vai ne? Tad ir vēl tāda lieta kā kontrole. Kā ir ar šīm lietām? Kur ir robežas? Cik daudz kontrolēt un ļaut kaut ko bērnam? Jā, man patīk vispār uz vecāku bērnu audzināšanu skatīties tādās no vecāku lomu dažādiem aspektiem. Un ir tā kā 4 lomas vecākiem. Viena no tām ir struktūra. Struktūra ir tas, kad vecāks ir kā tāds gudrs līderis, kurš zina, kas ir jādara, viņš zina, kas ir bērnam vajadzīgs. Un šeit īpaši piemēram, runāt par to, vai vakarā tīrīt zobus vai nē. Vecāks tā kā zina, ka tas ir jādara un visu. Mēs ejam un tīram zobus un tur nav jautājumu. Un šī struktūra arī ir viena no lietām, kas dod drošības sajūtu bērnam, ka viņš zina, kas man ir jādara, un viņš zina, ka mana mamma vai tētis zina, kas man ir vajadzīgs. Tāpat pie struktūras iet iekšā noteikumi, robežas, un te ir par to ļaušanu un neļaušanu un kontroli. Atkal, ja mēs bērnu šausmīgi kontrolējam un nekur nelaižam, un to tu nedrīksti, un atskaities man par visu, visticamāk viņš gribēs ļoti pacensties darīt to, ko viņš grib kaut kādā vecumposmā, vai ne? Un tad tai mammai būs vēl grūtāk. Un atkal, ja bērniņš pakļausies tai kontrolē, visticamāk viņam būs ļoti grūti, jo viņš nebūs patstāvīgs vispār nemaz, un viņam par visu būs jāatskaitās, un būs ļoti grūti. Un tāpēc ir tā bērnu audzināšana ir tagad tāda balansēšana pa virvi, un visu laiku skatīties, kas notiek ar bērnu, jo arī bērns mainās, mēs mainamies, un tad pielāgot savas reakcijas tam, ko vajag bērnam. Lūk. Tad otra, ja mēs par lomām turpinām, tad otra loma ir rotaļīgums, un šis ir runāt par vecāku bērnu attiecībām ļoti svarīgs punkts, kur vecāks ar bērnu nostājas vienā līmenī. Es vairs neesmu līderis, tu vairs neesi man tā kā bērns, bet es kļūstu par bērnu. Mēs abi divi veļamies, rāpojam, rulējamies pa grīdu, spēlējamies ar klučiem, pilnīgi nestrukturēta spēle. Un šis, man gribās teikt, ir viens no tādiem
labākajiem līdzekļiem pret neklausību. Jo, ja vecāks, bet atkal ar robežām, protams, nevar tā, ka visu laiku mēs rulējamies, vai ne? Bet, ja vecāks var nolaisties līdz bērnu līmenim un paspēlēties un padarboties ar viņu, bērns gribēs klausīt mammai vai tētim, kurš man patīk, kurš var ar mani paspēlēties un pabūt kopā. Un, jā, protams, ja rotaļīgums ir par daudz, tad tas jau atkal ir tāda visatļautība, jā, kad es daru, ko gribu, un mamma man visu ļauj, un arī tas nav veselīgi. Lūk. Tad trešā lieta ir tāda aprūpe, apčubināšana, kur mēs mācām bērnam par to, ka viņa ķermenis ir svarīgs, ka viņa emocijas ir svarīgas, skrēju, sasitu celīti, un nevis saku, ja bērns raud, nevis saku, beidz raudāt, devējiem tālāk, es aptupjos, es viņu samīļos, un es zinu, ka tev sāp, bet tas sadzīs, būs labi. Tā kā šobrīd tev sāp, bet tas pāries. Kur atkal otrs grāvis varbūt būtu celta panikā, Dievs, kas tagad ir noticis ar tev? Atkal tas gadījās, un kāpēc tieši tev tas gadījās? Jā, vai ne? Un atkal tu nokri. Jā. Tā kā, atkal ir jāatrod tas balans, kur apčubināt, apmīļot, samīļot, sabučot viņus vakarā un tā tālāk. Un tad vēl viena lieta, ko vecākiem ir jādara, ir nepārtraukti jākarina burkāniņš degunu galā. Tā kā bērnam mācot jaunas lietas, jaunas prasmes, un ko tas dod, tas pirmkārt iemāca jaunas lietas viņam, bet otrs, ka tas māca izturēt to frustrāciju, to, ka man nesanāk, teiksim, spēlēju cirku un es zaudēju. Un šī ir tā iespēja mums vecākiem mācīt, ka reizēm dzīvē gadās, ka mēs arī zaudējam, un ir ok, ka tu esi bēdīgs par to, un tu vari raudāt, un tu vari dusmoties. Piemērs ir, mācīt bērnam siet kurpes. Ja kāds ir, kurš to ir izdarījis bez raudāšanas, ļoti labi, es vēl tādu neesmu satikusi. Un parasti pie kurpes iešanas, es gribu iemācīties siet, es iešu to kurpi. Un tas ir tas burkāniņš, es vēl to neprotu, bet es tūlīt to, es spēju, man pirkstiņi ir attīstīti tā, lai es to varētu izdarīt. Un tad notiek tā kurpju iešana, pēc pirmā mēģinājuma visticamāk kurpe lido, asaras pa gaisu, un tad kā mēs kā vecāki noreaģējam. Kas tev ir, kas tu tīzels kaut kāds, es taču tev rādīju, ņem taču sienu, ko tu te pinkšķi, tas būtu viens grāvis. Otrs grāvis būtu, dēliņas sasieši, nevajag, kam tev kurps jāsien, ir taču ļipučkas, vai ne? Vai trešais ir, es zinu, ka tas ir grūti, zini, tad, kad es mācījos, es arī raudāju. Un kā mēs mācām viņam izturēt to, ka man nesanāk, bet es to varu. Un tajā brīdī, kad tam bērnam izdodas to kurpi beidzot sasiet pirmo reizi, tad ir, man liekas, krūts izriežās, deguns ir mākoņos un bērns ir laimīgs. Un tā ir tā sajūta, ko mēs gribam viņiem iedot. Bet skatoties pēc manas personīgās pieredzes, varbūt laika trūkuma dēļ vai tieši tāpēc, lai nebūtu kaut kāda konflikta un sāsinājuma, es nopirku jau pavisam maziņai uzreiz jau ar uzlīmītēm. Un tā arī tas iešanas process atnāca kaut kā pavisam dabīgi, kaut kā. Tieši tā. Un es no šīs situācijas, ko es zināju ar savām divām vecākām meitām, ka tā būs, es tad ar to jaunāko es negribu tagad par to. Es zinu, kā tas būs. Iemācīsies iet tāpatās, vai ne? Bet redzi, šeit ir tas jautājums par to, kurā brīdī mēs prasam no tā bērna siet. Jo 3 gados viņam mazā, sīkā pirkstu muskulatūra vēl vispār nav piemērota, lai sietu. Sabiedrība, vai pedagogi, vai ne, vai 3 gadi un neprot siet botiņas. 4 gadi arī neprot, bet tie bija seni laiki. Iemācīsies. Jo redzi, kā es saku, kāpēc saku burkāniņš deguna galā, jo ja mēs viņu uzkarināsim tur tālu, piemēram, 3-gadniekam likšu siet to kurpi, nesies viņš to kurpi. Tas ir tik nesasniedzams mērķis, tas būtu tā kā mums pateikt, tagad noskriet 40 km maratonu. Tā kā nebūs, es pat nesākšu mēģināt, vai ne? Bet ja man pasaka, bet kilometru tu vari noskriet? Kilometru es varu. Un tāpat arī bērniņam, labi, kurpi tu nevari sasiet, bet varbūt, ka tu šobrīd vari savērt caurumiņos, tas jau ir pirmais solīts uz to, vai ne? Un tieši tā, un gaidīt to brīdi, ka bērnam atnāk tā dabīgā interese par to lietu. Ja mēs turpinām runāt par attiecībām, mazliet varbūt par azartu un par spēlēm, arī, kad bērniem ir šis posms, kad viņi neprot zaudēt, un es pats zinu, ka man ir lidojis viss pa gaisu, un cirks ir bijis sašvīkāts,
Un kaut kādā vecuma posmā es sapratu, es vispār nespēlēšu spēles, tāpēc, ka man nepatīk zaudēt. Ja? Vai tā ir normāla reakcija bērniem, kad viņi vairs neiesaistās? Un ļaut viņam tomēr tā kā izvēlēties, nu labi, tu zaudēt negribi to, tu šņurīši siet, negribi zaudēt, negribi. Es visu izdarīšu tavā vietā. Apmēram, un tad mēs atgriežamies pie pāraprūpes. Un mēs, vairāk ģimenē spēles mēs nespēlēsim. Reakcija, te ir divas daļas. Reakcija tā ir pilnīgi normāla. Nu, es domāju, ka nevienam no mums nepatīk zaudēt. Un arī bērniem nepatīk zaudēt. Un tā atšķirības ar bērnu un pieaugušo ir ka mēs, kā pieaugušie, mēs varam izturēt un tikt galā ar tām savām sajūtām, ka es zaudēju. Bet mēs turpinam dzīvot, vai ne? Bērnam viņa smadzenes vēl nav tik attīstīts, lai šo te šausmīgi lielo zaudējumu, šo te šausmīgo pārdarījumu pārdzīvotu. Un tāpēc te ir vajadzīgs vecāks, kurš neuzvelkas līdz, kurš nesāk mest to, nu, ja viens met cirku, tad otrs met kauliņus, kurš vienkārši ir ar bērnu, atkal ir viņa līmenī kopā, viņa emocijās, un saka, es saprotu, ka tu esi dusmīgs. Un tad, kad es zaudēju, man arī besīk, ka es zaudēju. Es arī esmu dusmīga. Bet nebūs pareizies tevis ģimenē notēlojumu, ka viņš vinnēja. Atceramies burkāniņu degunu galā. Ir reize, nu tā kā nav māksla, man kā pieaugušajiem nav māksla vinnēt bērnu dambretē. Un ja es visu laiku vinnēšu un nedošu viņam iespēju, viņš viņu atmetīs. Tas nozīmē, ka es nokarinu burkāniņu otrā istabas stūrī, un viņš nekad viņu nevarēs sasniegt. Es izdaru to spēles grūtības pakāpi tādu, lai viņam ir jāpacenšas, lai viņam ir jāsaspringst, bet ka viņš nezaudē to cerību, ka es varu to māmu vinnēt, un ka reizēm būs reizes, ka viņš patiešām vinnēs. Jo ar katru šo spēli viņš mācās kaut ko jaunu, un viņš liek tai savā koferītē jaunās zināšanas. Nu, manuprāt, vispār, teiksim, tās veselīgās attiecības, kas man visam pārtekā, ir tā ārkārtīgi lielā uzticēšanās, kad mamma, tētis, opis ir tavs pirmās personas, bet tā arī ir tāda ļoti, ļoti trausla stīga, kura var pārtrūkt, un ja arī sasiesies, tas mezgliņš paliks, ne? Kā noturēt, kas ir šie atslēgas vārdi šim te patiesībā vienam vārdam uzticībai? Jā. Attiecības ar vecākiem bērniem tieši tāpat kā jebkuras attiecības ir jākopj. Nu, tas kaut kas notiek dabiski, bet ja mēs pie tā nepiedomājam un nepiestrādājam, nu, tad tā iespēja tā stīga pārtrūkst ir diezgan liela. Un, manuprāt, uzticēšanās viena no galvenajām lietām ir savstarpējā cieņa. Ka es varu cienīt bērnu, es varu pieņemt, ka ja viņš kādreiz izrunā kaut kādu muļķību, kas man liekas smieklīgi kā pieaugušiem, ka es neeju pēc tam bērnu klātbūtnē pa puspilsētu un es tādu, kā viņam tur gadījās. Ja? Jo, nu, kā tas bērns jūtas tajā brīdī? Nu, visticamāk, nu, ja viņš pats var par to pasmieties, okay, bet visbiežāk viņš jūtas pazemots, viņam ir kauns, ka viņam tā ir sanācis. Un tā ir necieņa pret bērnu. Un, jā, cienīt to, ka bērnam var būt savs viedoklis, viņam var būt savas emocijas. Viņš nav pagarinājums no mums, viņam nav jādara tas, ko es savā jaunībā neizdarīju vai bērnībā. Un to uzticēšanos un cieņu to noteikti stiprina komunikācija. Tas, ka mēs bērnam sakam labās lietas, kas viņam sanāk, kas viņam izdodas. Mēs saudzīgi norādam uz to, ka, nu, zini, mīļā, es zinu, ka tu varēji pacensties vairāk. Dot to cerību, es zinu, ka tu varēji. Un es tev ticu. Jā. Un tāpat arī sarunas, nu, sākumā par to, kā tev gāja bērndārzā vai skoliņā un kā tas ir, kā gāja tam bērniņam, kā gāja šitam, kas tev šodien iepriecināja. Un tad arī klausīties tajā bērnā, ko viņš saka, un tieši tāpat klausīties, ja viņš arī stāsta par to, ka man šodien skolotāji izbesīja. Nu, viņam drīkst būt dusmas, viņam var būt skumjas, un atkal nevis pateikt, nu beidz tiec galā, ko tu te runā muļķības. Nē, skolotājs tomēr ir dieva lomā, un viņš ir ļoti, nu, joprojām ir ģimenes, kur šis te pieaugušais tiek iecelts tādā augstā amatā, nu, jebkurš, ne tikai skolotājs, ne, bet patiesībā, manuprāt, man ir ļoti būtiski ar saviem bērniem izrunāt, ja, teiksim, tas konflikts situācija tiešām
es ticu saviem bērniem, un ka es zinu, ka šī konflikta situācija šoreiz bija skolotāja vai es nezinu, kāds no pieaugušajiem uzvedies tomēr nepatiesi vai netaisnīgi vai neadekvāti, ka tu drīkst pateikt, jā, mētiņ, tāpat kā tu vakar kļūdījies, vai ne, tāpat šoreiz pieaugušais kļūdījās, un tu drīkst par to dusmoties. Tieši tā, un runājot par šīm te pieaugušo un bērnu attiecībām un cieņu, kaut kā bieži izskan tāda nesajūta, ka cieņa pienākas tāpēc, ka es esmu vecāks. Es esmu vecāks un tev man ir jāciena un jārespektē tas, ko es saku, kur es parasti uzsveru to, ka cieņa ir jānopelna no abām pusēm. Un gan vecākiem, gan skolotājiem, gan visiem, kas ir apkārt. Ja mēs gribam, lai bērni mūs ciena, tad pirmām kārtām mums ir jāciena bērni, un mums ir jāpamana, kas viņā ir īpašs un svarīgs, un tas jāizceļ, nevis jānorāda atkal uz kaut kādām, ej tu nesakmīgais, piemēram. Tad kā es varu cienīt tādu cilvēku? Vai es kā pieaugušais cienītu, ja tā pret mani izturētos? Droši vien, ka nē. Un bērni ļoti jūt. Varbūt viņi nesaprot tos konceptus, kā cieņa un vēl tādas lietas, bet viņi taču jūt, ar ko viņiem ir kontakts un ar ko nav. Jā, un svarīgi ir tam vecākam pateikt, šoreiz tā kā pieaugušais bija nepatiesi. Man liekas, ka tam bērnam no to mammu vai tēti dzirdēt to apstiprinājumu. Tavas dusmas ir tik patiesas, jo es uz tevi vakardien tā pacēlu balsi, bet tu meitiņ to nebija pelnījusi, bet mamma bija tik ļoti nogurusi, ka katrs tavs jautājums man radīja jau, vai ne? Izstāstīt to realitāti. Man liekas, ka nav ko tos bērnus turēt kaut kādā burbulī, es nezinu, prom no realitātes. Tā jau ir, jo arī atkal par pasargāšanu nebūs bērni. Mēs nevarēsim bērnus vienmēr pasargāt no sliktiem skolotājiem vai kaut kādiem negatīviem cilvēkiem. Viņiem būs dzīvē, ar viņiem jāsaskaras. Ja tas nebūs skolotājs, tas būs kolēģis vai priekšnieks vai vēl kaut kas. Un tas, ko mēs kā vecāki iedodam, ir prasmi tikt ar to galā. Un mēs nevaram iedot prasmi tikt ar to galā, ja mēs noliedzam, ka tāda problēma pasaulē eksistē. Pienāk kaut kāds vecuma periods, kad viņam ir jāprot kaut kādas situācijās tikt galā pašam. Bet, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgi ir, kad bērns jūt to aizmuguras sajūtu, to mammu, tēti, kas ies un iestāsies pār tā savu bērnu kaut kādu. Protams, ir situācijas, kuras bērns nevar pats atrisināt. Protams, ka viņam ir jājūt, ka man ir aiz muguras cilvēki, kuriem es varu uzticēties. Un te ir tas par sarunām, par cieņu, par uzticēšanos. Ja mēs runājam ar bērnu, mēs arī zinām, kas ar viņu notiek, un mēs varam viņu aizstāvēt. Lūk, tik elementāras lietas, vai ne? Savstarpējā cieņa, mīlestība, sarunas, paļaušanās, uzticēšanās, kopīgas rotaļas un kopīgi nobrāzumi, teiksim, tie dzīves var veidot šīs ārkārtīgi svarīgās attiecības mūža garumā, un tad izaug šis laimīgais bērns.